Masalots ir viena no Ziemeļu Vidzemes mazpilsētām, kas nozīmīga kā tūrisma un kultūras tradīciju centrs, ar latvisku vidi, savdabīgu interesantu ainavu un unikālo Ziemeļu Vidzemes mazpilsētām raksturīgāko koku apbūvi. Tā atrodas Vidzemes ziemeļdaļā, 20 km no Igaunijas robežas, 44 km no Valmieras un 142 km no Rīgas. Masalots krāšķums ir sasaistāms ar Salatas upi, kas uz jūru aiznes lielu daļu Ziemeļlatvijas ūdeņos nogrimušās Burtnieku pils noslēpumus. Upe savā tecējumā ir līkumota, un ik pa kilometram tajā ietek mazāka vai lielāka upīte vai strauts. Stāvajos krastos atsedz Burtnieku, Svītas, Devona, Sarkanās smilšakmenes klintis un alus. Burtnieku ezera auglīgākais apvidus, kurā ietilpst arī viņa rietuma apgabals Masaloca, ir bijis apdzīvots jau pirmā senatnē. Mūsu arheologi norāda, ka līdz šim konstatētā Latvijas visvecākā cilvēka nometne atradusies pie Salacas no Burtnieku ezera Riņņa kalniņā. Šis nometnes vecums iesniedzas pat akmens laikmetā 3000 gadus pirms Kristus. Pats kalniņš nav dabisks no grants vai māla, bet tas izcēlies vienīgi no kaudzē samestām ēdienu atliekām, īpaši no gliemeņu vākiem, kuru drumstal šiem milzums, kā arī zivju asakām un dzīvnieku kauliem. Ap 100. gadu pēc Kristus latvieši jau ir mājojuši tagadējās Latvijas robežās. 9. gadsimtā pēc Kristus kuršu aizspiesti Ziemeļkurzemes apdzīvotāji lībieši pārceļas pār jūru uz rietam Vidzemi un atspiež latviešus no mazapdzīvotās jūrmalas joslas uz iekšemi līdz Burtnieku ezeram, ka senatnē Masalotas apgabalu apdzīvojuši lībieši to pierāda vēl šodien neuzglabājušies daudzie upju, ezeru, vietu, māju, darbarīgu un citu nosaukumu, kā Ķirele, Īģe, Reikuls, Ķirums, Lauris, Ore, Kūpe, Nurmiks. Par 13. gadsimta vēsturi stāsta lībiešu pilskalns Masalocā. Tas atrodas stāvā krasta stūrī starp Salacu un tās pieteku Dambjupīti. Pārējo pilskalna daļu apjož grāvis un aizsargvāņi, kur būvējot estrādi daļai izpostīti. Salacas puses kraujā ir rava saukta par Upuravu. Iespējams, ka tā bijusi pilskalna iedzīvotāju dievu pielūgšanas un upurēšanas vieta. Pēc spēcīgākajiem nocietinājumiem un izskatu lībiešu pilskalns varētu būt atcietināms uz mūsu ēras 2. gada 1001. gadsimtiem, uz vēlo dzelzs laikmetu. Pilskalna garums 70 metri un platums 30 līdz 60 metri. Arheoloģiskie izrakumi šeit nav izdarīti. Netālu no pilskalna Salacas kreisajā krastā atrodas glazenās bezdelīga klintis. Šobrīd pilskalnā ir estrāde un tajā notiek dažādi pasākumi. 13. gadsimts nāca ar krustnešu iebrukumu. Vācu garīdzniecība un zobembrāļu ordens uzvarējuši Latju un Lībju cilts ar varu un viltu sadalīja Ziemeļvidzemi. Ordenbrāļi uzcēla stipras mūra pīlis, kur atviegs vēl tagad mūsu zemes uzkalnos rēgojas. Masalocā tādas mūra pīlis nekad nav bijis. Nevien garīdznieki, bīskapi, bet arī ordens cēla līdz ar savām pilīm pie tām baznīcas. Masalocas pirmkristītos ir Masalocas draudzi vācu nosaukumā Kirkspīle, Salisburga, pēc senās Lībiju pils uz Salacas. Krasta sākumā ap
apkalpoja Rūjienas pils un baznīcas priesteri. Pirms baznīca gan būs bijusi koka un stāvējusi citā vietā un nekā vēlāk celt mūra baznīca. Tās pamati likti 14. gadsimtā, tas ir laikā no 1300. Gada līdz 1400. gadam. Tagadējais baznīcas vietā 5 pēdu biezo mūru un skatījusies ar viena kā Rūjienas baznīcas filiāli. Katoļu laikos tā nosaukt par Svētās Marijas baznīcu. Masalotas muižas un pagastu izveidošanos līdz mūsdienām saglabājies 18. gadsimta baroka altārs un nezināma autora gleznu Svētais vakarēdiens. Vecās baznīcas viezie mūri ir saglabāti kā jaunās baznīcas altāra telpa un romāņu stila celtās lūkakmeņu baznīcas daļa labi sakļaujas ar jauncelto. Sākot tikai ar 1500. gadu, iegūstam skaidrs ziņas pēc drošiem avotiem par Masalocu. Pēc visvecākajiem dokumentiem redzams, ka tagadējais Masalotas pagasts un bijušās Masalotas muiža ir izveidojusies no 3 novadiem un to muižām. Pirmās no Masalotas, otrās no Ibdenes un Blanfeldes. Sākumā katram novadam ar savu muižu ir savu patstāvība un neatkarība no otra, bet ar laiku, gan pirkšanās, gan dāvināšanas ceļā no valdības visi 3 novadi sapūst par vienu pašu pagastu ar tikai vienu galveno muižu. Tas ir Masalotas pagastu un muižu. 1554. gadā muižnieks Henrika Falkenbergam vēl piešķīra Kaina ciemu ar pusārko zemes pie Salotas upes. No šī īpašnieka un viņa pēcnācējiem cēlies vairāku 100 gadu lietojamais un paaugsts latviešu nosaukums Valtenberga. 1706. gadā Masalotas Svētās Annas baznīcai top dāvāt visvecākā piemiņa – sudraba apzeltīta oblātu kārva. 1674. gada zemnieki dāvinājuši baznīcai zvanu. 1678. gadā Masalotu iegūst Gustava Adolfa feldmaršals un vidzemes ģenerāla gubernators Kristers Horns. Kristers Horns Masalotas paplašina, piepērkot Ibdenu un Blanfeldi. Mācītais Kronbergs ietais pirmo un visvecāko draudzēju baznīcas grāmatu no 1691. līdz 1696. Masalotas baznīca tiek pārbūvēta, tad Masalotas draudzē tiek uzdāvināts jauns altārs. 1690. līdz 1697. gadā. Bada gādi mācītājs Georga Francis raksta: daudz jaušu, kas šogad miruši, ir laukiem pa kalniem un krūmiem aprakti, īpaši tie, kas nabaga un badā miruši. E, 1773. gads. Uz Ķēzrenes Katrīnas otrās pavēle top ierīkot draudzes pirmā kopīgā kapsēta Salotas senkrastā. Līdz tam līķis raka baznīcas pagalmā, bet arī uzkalnos, mežos un krūmos. 1780. gads. Georgs von Folkersāms Saksijas sūnis ceļ Masalotas jauno kungu māju, pili tagadējo skolu. 1783. gads. 21. jūlija naktī pulkstens 1. Masalotas baznīcas tonī iespēr zibens. Sadeg kā lāpu tornis jumts un baznīcas koka daļas. Izkūst arī zvans. 1784. gadā baznīca atjaunot un pagarināt par 5 asīm.
1785. gadā iesvētīto. 1795. gads mācītāja Cimermaņa laikā tiek celts vēl mācītāja dzīvojamais nams, kas izmaksāja 4600 dolderus. Gadā, 26. martā, to pasludināta Vidzemes zemnieku atbrīvošana no dzimtbūšanas. 1821. gadā baznīca iesvēta jaunās ērģeles, kuras būvējis Kārlis Tāls Tērbatā ar 12 reģistriem. Šīs ērģeles aizpilda savu vietu līdz 1911. gadam. 1824. gads. Pagasta iedzīvotāji sāk atzīmēt ar uzvārdiem. Saimniekiem gandrīz viscaur piešķir viņu mājvārdi kā Čukurs, Daugulis, Kaktiņš, Kunziņš, Nīguls, Nurmiks un citi. 1826. gads. Ķeizara Aleksandra I piemiņai par 1819. gada Vidzemes zemniekiem dāvāto brīvību 1804. gadā celta Ķesteravā mājā dibina draudzes skolu. Par draudzes skolotāju iecēla Jāni Ķikuru, kas jau no 1809. gada izpilda Ķestera erģelnieka vietu. 1852. gads. Top atvērta pirmā pamatskola Masalodzes draudzē, Kroņa pagastā Skulberģos. 1859. gads. 17. jūlijā nelaimīgā nāvē aiziet draudzes skolotājs un erģelnieks Ernests Ķikurs. Viņa vietā ievēl bijušo palīgu skolotāju Pēteru Hincenbergu. 1861. gads. Masalodzes pagasts liek pamatu savai pirmai pamatskolai Raganas skolai. Rudenī to iesvēt, tāpat arī sējos. Rudenī 1864. gadā iesvēt otru pagastu pamatskolu Tilīka, jeb Līča skola 1866. gadā. Sāk celt Rauskas pamatskolu, ko iesvēt nākamajā 1867. gadā. Masalodzes īpašnieks liek par savu celt pirmo tiltu koka virsdaļu uz akmens stabiem. Liek arī norakt līdzenāku Sniedzēnu kalnu ceļu. Pārbraukšanai pār tiltu tiek ņemta no zirdziniekiem un vezumniekiem tiltu nauda, līdzīgi kā tas bija pārceļoties ar prāmi. Tiltu naudu iekasētājām zastāvniekam uzceļ tilta gala mājiņu. Tūlīt aiz tilta labajā pusē redzam pamatīgi mūru celtni, vietējiem jaudīm pazīstam kā prāme, jeb āžu krogs. Kroga vieta pie pārceltuvas pastāvējis jau sen, gandrīz vienlaikus ar pārceltuvu. Par prāmu krogu to sauc tāpēc, ka ēka atradusies pie prāmu pārceltuves, bet āža nosaukuma tas iegūst no iespaidīgās āžu bildes, ko rotājas sienais bāra letis. Citi apgalvo, ka par āzi sākuši gleznieki īpatnējās bārdiņas dēļ. Krogs ilgus gadus kalpojas par masalaciešu un apkārtējo pagastu iedzīvotājs sabiedriskās dzīves un satikšanās vietu. Savu laiku lielākā Masalodzes uzņēmuma tekstilu fabrikas aizsākumu meklēja 1864. gadā. Nelielā koku mājiņā ar piebūli, kur pēc barona iniciatīvas bija ierīkot kažokāzu mītuli. Ražošanai pilnvejoties šeit izgatavoja gan vilnas, gan lina audumus. 1905. gads. Šis ir liels nemieru gads. Pastiprinātā veidā notiek revolucionāru uzbrukumu muižām, muižniekiem, vācu mācītājiem. Gan Vidzemē, gan Kurzemē top vairākas muižas nodedzināts, kā arī daži muižnieki un mācītāji nošauti. Tas notika arī Masalacā.
Muiža tika nodedzināta, bet barons tika izlaists ārā. Daļa reakcionāru tika sodīta ar nāvi. 1914. gadā sākās Pirmais pasaules karš. Pie varas ir gan krievi, gan vācieši. No 1918. līdz 1919. gadā notiek brīvības cīņas, kurās arī piedalījās mans vecvectēvs, un par varonīgu cīņu saņēma Lāčplēša kara ordeni. – 1923. gada maijā pie Svētās Annas baznīcas iestādīt kritušo varoņu Svēto zobu virsmu ar 102 mozoliņiem, kurus piederīgie veltījuši brīvības cīņās kritušajiem tuviniekiem. Katra ģimene iestādījusi vienu mozoliņu. Šajā virzītē ik gadu noslēdz Lāčplēša dienas labgājiens. Masalats ir vienīgā Latvijas pilsēta, kurai tik uz īsu brīdi bija lēmts būt nodrošinātai ar platas sliežu dzelzceļa satiksmi, jo 1937. gadā atklātais Rīgas Masalats Rūjena dzelzceļš 1944. gadā, atkāpjoties Vācu armijai, tika izpostīts, un to atjaunoja tikai 1977. gadā. Taču, kā vēlāk izrādījās, uz neilgu laiku līdz 1996. gadam. – 1941. gadā sākās Otrais pasaules karš. Kā liecība par šo laiku ir Sniedzēra kalnā izvietotā piemiņas vieta izsūtītajiem. No 1940. gada līdz 1959. gadam pilsētā ietilpa Rūjenas rajona, pēc tam Valmieras rajona. 1956. gada te pievienojās Masalats ciemi. Padomu laikos pilsētā darbojās tekstilfabrika, pienotava, paju piederumu rūpnīca, dibināta 1966. gadā, slimnīca, vidusskola, kinoteātris. 1975. gada 29. oktobris. Tiek likts pamatakmens skolas jaunajai ēkai. Masalats vidusskolu vada Māris Ruberts. Šajā laikā tika uzcelt pirmā labiekārtotā māja priekš tekstilfabrikas strādniekiem. Šajā laikā ievērojamākie notikumi ir Latvijas neatkarības atgūšana un nosargāšana. 1991. gada janvāra notikums no Masalats novada piedalījās vairāk kā 300 cilvēku. Jaudas uz barikādēm devās gan organizēti, gan individuāli. Tajā skaitā bija arī Masalats vidusskolas skolotāji. 2000. gada vasarā Masalatsā dūris vēra jaunā slimnīcas ēka. Tā iekārtota sadarbībā ar vācu uzņēmēju Bruno Kleinu. Ēkas otrā pusē atrodas bērndārs. 2010. gadā Masalatsā eksploatācijā tika nodotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Pasākums notika Eiropas Savienībā Kohēzijas fonda līdzfinansējuma projekta ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību Masalatsā ietvaros.